Jogas sēdes sākumā gribu atvainoties vecāku padomes priekšsēdētāju Brūškungam. Mēs bijām sagatavojuši atbildes vēstuli, jo Brūškungs piekdien iesniedz elektroniski vēstulīti ar tādu domu, kad viņš gribēja prezentēt mūsu domas sēdes sākumā šo te vecāku padomes vīziju par centra laukumu, šo te teritorijas izsakārtošanu. Bet tā kā arī Brūškungs ir ieradies, šodien dosim viņam vārdu, lai viņš izklāsta to, ko viņš ir pateikt. Lūdzu. Labrīt, deputāti, Višķos novada, labrīt pārējie klātesošie. Domas priekšsēdētājs stādījuma priekšsēdētājs Mārtiņš Prūsis un esmu Višķos vidusskolas vecāku padomes priekšsēdētājs. Pateicos par to, ka man ir tāda iespēja jūs uzrunāt, pavisam īsi centīšos neaizkavēt un sniegt ieskatu tajā skolas vecāku viedoklī par to, kā mēs redzam Višķos centrālo laukumu skolas priekšā attīstību, pārprojektēšanu un satiksmes organizācijas skolas priekšā. Tātad es tādu spikerīti izmantošu un daži citāti, lai būtu precīzi. Ja? Tātad 18. aprīlī šī gada notika skolas vecāku padomes organizētā vecāku diskusija. Tātad uzsver, ka tā nebija skolas vecāku padomes sēde, bet vecāku padomes organizēta vecāku diskusija, kurā izsūtījām aicinājumu visiem vecākiem ierasties, lai apspriestu saistībā ar centrālo laukumu pārplānošanu divus galvenos aspektus. Tātad pirmkārt izvērtēt metu konkursam iesniegtos metus un komisijai domas deputātiem sniegtu vecāku viedokli, tādu vienotu viedokli par šiem te metiem, kā arī apspriest vecāku iniciatīvas grupas izstrādātu variantu. Tātad būtiskākais aspekts, kas jau bija izskanējis novembrī vecāku padomes sastāvā, kur bija no visām klasēm pārstāvji, gan arī, kas parādījās šajā diskusijā, tas, ka no vecāku viedokļa pats svarīgākais pārprojektētot šo laukumu ir bērnu drošības skolas priekšā. Tātad mēs vērtējām arī citus faktorus, bet šis bija prioritārs un pārējie bija sekundāri. Tātad šajā sapulcē mēs izvērtējām metu konkursa metus, to pozitīvās, negatīvās iezīmes un konstatējām to, ka visos 4 iesniegtajos metos ir būtiski trūkumi, kaut kādi, kurus mēs konstatējām. Ja? Tālāk izanalizējām tos un secinājām, ka metos tāpatās vienlaicīgi ir daudz labas lietas. Ja? Un mūsu secinājums bija, ka vislabākais būtu pēc metu konkursa novilkt strīpu, šo iesniegto variantu attīstīt tālāk neturpināt un sagatavot jaunu projektu, kuru mēs virzam tālāk, kurā būtu apkopotas visas labās lietas, kas ir redzamas metos, un novērsti visi būtiskākie trūkumi, kas ir iesniegtajos metos. Un vecāku iniciatīvas grupa pirms šīs sapulces bija sagatavojusi tādu kā skicīti un uzmetumu tam, kur jau bija tā kā darba variantā apvienot šīs labās lietas un novērsti būtiskākie trūkumi. Šis variants sapulcē tika izanalizēts. Kopīgiem spēkiem atradām iespējas to uzlabot vēl vairāk, un sapulces beigās nolēmām, ka šo variantu virzam tālāk deputātiem un metu konkursu komisijai kā bāzes variantu. Lūdzam neapstiprināt un neturpināt virzību nevienam no iesniegtajiem metiem un tālākajā darbībā balstīties uz šo te skolas vecāku sagatavoto variantu. Tātad, neskatoties uz skolas vecāku šo aicinājumu, kurš bija iekļauts vēstulē, kurus, es domāju, visi saņēmāt, ja, un arī komisija saņēma, bet uzsāk darbu pie jaunu variantu izstrādes, kas balstītos tātad uz šo skolas variantu. Tātad komisija lēma, tātad citāts, 1. vietu nepiešķiram un 2. vietu piešķirt metam Ikšķilē drošienes svētkus mīlošai un citējot komisijas tekstā ierakstīto par veiksmīgāko satiksmes organizācijas piedāvājumu. Ja, tas man šķiet nedaudz ironiski, ņemot vērā turpmāko. Tātad komisijas, joprojām izmantot komisijas atzinumu, tātad komisija ir tāda ļoti laba tabuliņa, savā ziņā laba, kad ir, teiksim, salīdzināt šie iesniegtie meti, izvērtējot dažādas aspektus. Un gribu vērst uzmanību, teiksim, uz punktu 3. Šajā punktā 3 komisija vērtē, vai iesniegtie risinājumi ir izstrādāti ņemot vērā ceļu drošības audita atzinumus. Tātad, kā jums ir zināms, vai iespējams kādam nav zināms, pēc Ikšķos domas pasūtījumu CSDD 11. gada vasarā veic ceļu drošības auditu par šim te laukumiem. Tad es viņu atradīšu. Tātad, un ko komisija secina, vai šis labākais mets Ikšķilē drošienes svētkus mīlošai, vai viņš ir ievērojis šī audita
auditā izteiktos būtiskākos iebildumus. Tātad komisijas secinājums, kad ir izpildīts, tātad ņemti vērā visi būtiskākie iebildumi. Nu, teiksim, atšķirot šo te auditu un lasot viņu rūpīgi, rodās pārdomas par to, ka vai nu komisija nav rūpīgi iepazinusies ar šo te auditu slēdzienu, vai komisija nav rūpīgi izvērtējusi par labāku atzīto metu, vai arī komisija apzināti cenšas maldināt deputātus ar savu atzinumu. Daži piemēri. Tikai daži piemēri, visam īsi. Tātad ceļu drošības audita atzinumā redzam, ka tiek norādīts problēmu zona, Virzas iela, kurā iespējama transporta līdzekļu. Es atvainojos, jūs varētu lūdzu nestarnāt, tas bišķiņ traucē. Tad problēma zona, Virzas iela, kurā iespējama transporta līdzekļu uzkrāšanās, kas gaida kreisā pagrieziena veikšanas iespēju uz skolas ielu vidusskolas virzienā. Tātad braucam pa Virzas ielu, piebraucam pie skolas ielas un kreisais pagrieziens, lai nokļūtu pie skolas. Tātad minēto situāciju nav praktiski iespējams atrisināt, neiejaucoties skolas ielas izbūvētā posma ģeometrijā, respektīvi nepārbūvējot krustojumu par apvidveidu vai citu veidu kaut kādu pārbūvēt ar krustojumu. Tātad par labāk atzītajām metā šis te būtiskais iebildums nav ņemts vērā. Tālāk vēl viens būtisks iebildums, jeb atzinums, tātad šajā ceļā drošības auditā. Skolas autobusiem jāizveido autobusu stāvvietu ar izkāpšanas platformu skolas pusē. Tātad bērnu drošības aspekts, jā? Par labāku atzītajām metā tas nav īstenots. Izkāpšana notiek ielas pretējā pusē. Tātad atkal komisija ar savu slēdzienu tad ir ņemts vērā audita atzinums, tātad maldienas, teiksim, slēdzienu lasītājs. Nu, un vēl pēdējais piemērs. Tātad nepieciešams atrisināt problēmu, joprojām lasu audita atzinumu, jā? Tātad nepieciešams atrisināt problēmu, lai noslogotākie braukšanas virzienu krustojumos netiktu papildus aizkavēt ar transporta līdzekļiem, kas, piemēram, gaida iespēju, lai veiktu manevru. Tagad es nevaru parādīt bildīs, bet centīšos izstāstīt, lai jūs saprastu, par ko ir runa. Kad tagad, ja mēs braucam pa Peldu ielu, gar Estrādi kalna augšā, un mēs vēlamies veikt kreiso pagriezienu uz Lībiešu ielu, jā? Mums ir mērķu konkursā, mums ir Peldu ielai pagarinājums. Pa Peldu ielas pagarinājumu no jaunās Ikšķilas brauc visi tās puses Ikšķilas iedzīvotāji, lai veiktu labo pagriezienu uz Lībiešu ielu un piebraukt pie skolas un izlaist bērnus. Visi vecās Ikšķilas iedzīvotāji, kas brauc gan uz skolu, gan uz Rīgu, neizlaižot bērnus, stāv smukā rindiņā, tā kā šobrīd tas veidojās pie kultūras nama, tikai tagad jau tā rinda ir pārcēlusies tieši tajā vietā, kur ir kalns. Un par to, protams, ja tāds variants tiktu apstiprināts, visi vecās Ikšķilas iedzīvotāji, īpaši ziemas laikā, pateikt lielu paldies gan komisijai, gan deputātiem, kas to atbalstīja. Tas būtu par ceļu satiksmes drošības auditu. Tātad, lai saprastu, kāpēc komisija iesaka deputātiem savā atzinumā turpināt darbu ar projektētājiem, kas ir izgatavojuši no drošības un satiksmes organizācijas viedokļu attiecībā ļoti sliktu variantu, nevis atbalsta skolas vecāku ieteikumu, uzsākt darbu pie pilnīgi jaunu variantu izstrādes, tikos ar komisijas priekšsēdētāju Guntaru Kuršu, kurš ir klātesošs, ja? Tātad, lūk, palūdzu nosaukt problēmu aspektus, ko viņš saskata skolas variantā, kurus viņš bija minējis, tā kā mūsu telefonu sarunā 3 dienas iepriekš pirms tikšanās klātienē. Viņš nevarēja nosaukt nevienu šādu problēmu aspektu. Tāpat laikā pastamies komisijas atzinumu par metu, par labāku atzīto metu Ikšķilē drošai un svētkus mīlošai, secinām. Tātad ir secināts komisijas secinājums. Pati komisija atzīst tātad šo te problēmu aspektu par labāku atzītajām metām. Plānoto laukumu no visām pusēm aptver ielas ar transporta kustību, kas ierobežo šī laukuma publisku, ērtu un uzsver drošu izmantošanu gan ikdienā, gan svētkos. Tātad pat nestamies uz to, ka komisija norāda uz problēmām laukumu izmantot publiski un ērti, bet pats svarīgākais aspekts no vecāku viedokļa, skolas vecāku, kurus es pārstāvu. Arī komisija pat atzīst, ka droša izmantošana ikdienā un svētkos ir problemātiski šajā metu konkursā. Tas ir vienīgais būtiskais aspekts, ko komisija ieraksta savā atzinumā. Patiesībā netiek minēts neviens no tiem problēmu aspektiem, kas parādās ceļu satiksmes drošības auditā. Tur komisija raksta, ka izpildīts, viss ir ņemts vērā, kā arī netiek ņemts vērā neviens no problēmu aspektiem, ko vecāku padomu savā vēstulē norādījusi. Tātad, ņemot vērā iepriekš minēto, komisijas un priekšsēdētāja ieteikums sadarboties ar šī meta Ikšķilē drošienas svētkus mīlēšai autoru ar norādi, kas ir minēta komisijas atzinumā, papildināt projektēšanas uzdevumu ar citiem priekšlikumiem, savā ziņā atgādina tādu sengrieķu
mitoloģiskā varoņa prokurusta darbošanās. Ja neesat dzirdējuši šo stāstu, esat piemirsuši, tad prokurusts bija tāds sengrieķu mitoloģijā tāds ļaunais varonis, laupītājs, kurš nolaupīja iedzīvotājus, un tad viņam bija tāda gulta, kurā viņš viņus visus guldīja. Un ja viņi bija pa īsu, tad viņš viņiem stiepa kājas, un ja viņi bija pa garu, tad viņš cirka viņiem kājas, lai viņi darētu. Nu, un, teiksim, tā kā būtiskākie skolas vecāku šīs diskusijas rezultāti ieteikumi likvidēt satiksmi skolas priekšā uz skolas ielas un gar estrādu uz Lībiešu ielas, pēc būtību un veidojot centrālo laukumu, skolu, estrādu un tautsnam kā vienotu kompleksu, ar kuru nenotiek transporta plūsma. Tā kā tas būtiskākais ir pilnīgi cits konceptuāli risinājums nekā tas, kas ir piedāvāts šajā te metā Ikšķilē drošienes svētkus mīlošai, tad kaut kāds mēģinājums tās idejas ielikt šajā te atgādina par visu varu cenšanos, teiksim, iedot darbu šī meta autoram, stepot kājas un cepot kājas, lai tikai viņš iederētu šajā te gultā, kas ir kaut kāds vispārējais vecāku viedoklis. Noslēgumā, atvainojos, ka nedaudz jūs par ilgi aizkavēju, tātad, ja domas deputāti kā Ikšķiles iedzīvotāji pārstāvi un lēmēji uzskata, ka ir nepieciešams atbalstīt komisijas priekšlikumu, proti slēgt detālplānojumu un tehniskā projekta pasūtījumu līgumu ar meta Ikšķilei drošienes svētkus mīlošai autoriem, tad vienlaicīgi skolas vecāki aicina slēgt arī otru detālplānojumu un tehniskā projekta pasūtījumu, balstoties uz skolas vecāku izstrādāto variantu. Kad ir gatavi abi šo detālplānojumu, tad liekam tos publiskajā apspriešanā, kā tas ir paredzēts likumā, un ļaujam iedzīvotājiem vērtēt abus šos te variantus, ja, un izvēlētos. Bet saprotam, ka racionālāk no līdzekļu tērēšanas viedokļa, protams, būtu šo te publisko apspriešanu organizēt jau pirms detālplānojuma līgumu. Tāpēc tas, ko mēs aicinātu pirmkārt, tas ir veidot publisko apspriešanu, kurā visiem iedzīvotājiem ir iespēja uzklausīt un izteikt savu viedokli, kas notiktu, teiksim, tādā veidā, kad meta Ikšķilē drošienes svētkus mīlošai autori prezentē savu redzējumu un vīziju piedāvāto, kur atbalsta meta konkursu komisija. Un skolas vecāku padomas priekšsēdētājs prezentē skolas vecāku viedokli. Un tad jau diskusija un kaut vai balsojuma rezultātā ir redzams, kuru variantu tad patiesībā atbalsta Ikšķiles novada iedzīvotāji, kurus pārstāvam gan es kā skolas vecāku padomas priekšsēdētājs, gan jūs kā novada deputāti. Starp citu, runājot par iedzīvotāju viedokļu ņemšanu vērā, jūs ļoti interesanti atbildi saņemt, tad, ja jūs Guntaram Kurmiem pajautāt, cik no iesniegtajiem iedzīvotāju komentāriem viņu atbalstīja to labāko variantu. Kā jūs domājat, cik daudz iedzīvotāji? Teica, ka viņiem tas šķiet labākais, tieši tāpat kā komisija. Apaļa nulle. Pilnīgi neviens. Iedzīvotāji izsakās par visiem citiem variantiem, izņemot šo. Tas ļoti labi liecina, cik cīnīski tiek patiesībā ignorēts iedzīvotāju viedoklis, kas ir nožēlojami. Jebkurā gadījumā, lai arī kāds būtu jūsu lēmums, kas mums šķiet pats svarīgākais, ir apturēt un novērst jebkādu steigšu projektu virzīšanā, kas ir pietiekami būtisks visas Ikšķiles attīstītāji. Un no vecāku viedokļa raugoties tieši no satiksmes organizācijas un drošības viedokļa skolas priekšā. Apturēt jebkādu steigu, veidot sabiedrisku apspriešanu vai nu pirms detālu plānojumu, vai uzreiz pēc detālu plānojuma, ja detālu plānojums ir izstrādāts arī skolas vecāku variantu, un tālāko virzību ir kādu turpināt jau tad, kad ir uzklausīts vecāku viedoklis. Šobrīd, teiksim, tā steiga, kāda ir novērojama projekta virzīšanā, viņa atgādina apmēram tā, kas būtu nokļuvusi tādā mazā Spānijas mazpilsētiņā. Tur ir šaura iela, kur tirgojās cilvēki ar augļiem, dārziņiem un dažādām precēm, un tāds satrakots būls tur nesās pilnā ātrumā cauri. Viņam viens zinām iemeslu dēļ, viņam pēc iespējas ātrāk jānokļūst galā, pilnīgi vienalga, ka viņš tur izāga visas tās tirgošanās letītes un tā tālāk. Es aicinu apstāties, apturēt šo skrējienu, kas ir novērojams izpildu direktoru darbībā, un ieklausīties iedzīvotāju interesēs. Paskatāmies, ka tur malās ir arī iedzīvotāju būdības, un paklausāmies, ko iedzīvotāji sāk. Pirmkārt, izlasam rūpīgi iedzīvotāju ieteikumus, kas ir iesniegti meta konkursu komisijai. Otrkārt, sarīkojam publisku apspriedi pirms detālu plānojuma izstrādes. Lai ir iespēja prezentēt iedzīvotājiem arī skolas variantu un norādīt uz būtiskiem trūkumiem, ko mēs saskatām otrā šajā te par labāku atzītajā meta konkursu komisijas metā. Jā, paldies par jūsu uzmanību. Tik uzklausīts un noslēgumā vēl tāda viena lietiņa, kas arī no satiksmes drošības viedokļa, tā kā es jūs uzrunāju, tad
22. aprīlī kopā ar šo te skolas vecāku viedokli par metu konkursu un centrālu laukumu pārbūvu mēs nosūtījām arī vēl vienu vēstuli, kurā tika pausta tāda asa sāpe, kura tika saklausīta novembra vecāku padomas tajā sapulcē. Un tā bija tāda, ka ir nepieciešams, pat ja laukums tiek pārbūvēts, atrast uzreiz risinājumu satiksmes drošības uzlabošanai skolas priekšā. Un tas pats minimums, ko es norādīju vēstulē, ko mēs redzam, kas ir nepieciešams, tā ir ierobežot, respektīvi novērst iespēju apstāties uz gājēju pārējas un pirms gājēju pārējas. Visbīstamākā situācija veidojās sekojoši. Jūs braucat no tautas namā, kāds gudrinieks, kas uzskata, ka viņam viss ir atļauts, ir apstājies tieši pirms gājēju pārējas, vislabāk, ja tas ir džips, un jūs braucat pat jau ar nelielu ātrumu, 30-40, tur bērns ātrā ātrumā nāk pār gājēju pārējai, tas džips priekšā jūs vienkārši fiziski nepaspējat nobremzēt. Esmu bijis liecinieks vairākām reizēm, ka vienkārši dod pa bremžiem un tur apstājās tik tālu. Jūs gribat, lai šo problēmu aktualizētu tad, kad kāds bērns ir notriekts jau? Kāpēc nav nekāda rīcība un nav nekāda atbilde uz šo vecāku sāpi? Es pat teiktu tādu kliedzienu un drīzot tāds sāpes, ja? Vai tad tas ir tik grūti ierobežot to stāvēšanu pirms gājēju pārējas? Zanēs, vai tas varbūt ir jautājums par puķu podiem? Piemēram, es atvainojos, izslēgšu šīs apulsēs, jūs deputāti Mežarāvis. Tas ir deputāta ziņā. Mūsu priekšlikums bija novietot tur malu puķpodu, bet tas ir tur risinājumi varbūt dažādi. Galvenais, lai nestājās mašīnas, kā tas ir ceļa satiksmes noteikumos paredzēts 5 metrus pirms un pēc gājēju pārējas, lai būtu iespējams normāli pārredzēt bērnu pārvietošanos. Paldies par uzmanību. Paldies, Rošamam, par izteikto viedokli. Es piebildīšu deputāti, man nav atbalstījuši pirmkārt. Un vecāku padomē, kā es iepriekš minēju, sagatavota šī vēstule, kur tiek izklāstīta visa procedūra un valstī noteiktā kārtība, kādā veidā tiek virzīti šādi jautājumi. Man ir prieks, ka pamatā vecāku padomes šo te viedokli, kā viņi saskata šī rajona, gan uzlabot šo te transporta kustības drošību un pārējo. Pamatā arī sakrīt ar atsevišķām detaļām un prieks, ka sabiedrība iesaistās šo te jautājumu risināšanā, bet es uzsveru, šeit ir noteiktā valstī procedūra, kur tiek sagatavot detāli plānojumam darbu uzdevumi, kas tiek virzīti šajā te gadījumā uz domes, uz komitejas sēdēm apstiprināšanai, un viss šī te likumā noteiktā kārtība tiks ievērota. Paldies!